Krievijas komunistiski-nacionalistiskā kustība Laika būtība ir dibināta pirms 3 gadiem. Ilgu laiku tā bija neliela draugu kopa, par kur plašākai sabiedrībai nebija zināms. Taču pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā pēkšņi par to uzzināja visa pasaule. Pirms 3 nedēļām kustība sarīkoja kongresu Krievijas vidienē. Sanākušie biedri bija saģērbušies vienādi, sarkanās jakās un krenkliņos ar vecās Padomju Savienības teritorijas kontūrām. Kartē bija iekļauts arī Baltijas valstis. Kustības līderis Sergejs Kurjagins uzskata, ka ir īstais brīdis, lai Krievijas diženums pārsviestos uz visu postpadomju telpu. Viņš uzskata, ka Krievijai jānostājas pret ASV, un Krievijas pienākums ir dot militāru pretsparu nacistiskā NATO noziedzīgajiem nodomiem Ukrainā un Baltijas valstīs. Я знаю, что терроризируемое, унижаемое мирное население Украины ждет русских войск как спасителей и как благодетелей. Давайте всмотримся в глобальный аспект происходящего. Теперь-то мы окончательно убедились, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поддерживают нацистов самого разного толка, и боснийских, и хорватских, и иных по всему миру. А зачем? Зачем, если не для установления глобального нацистского режима? Союз Украины с Россией как равноправных государств, прочный, гармоничный союз – это лишь часть восстановления глобального катехона. Глобальный катехон – это глобальная российская держава, она же СССР 2.0. До встречи в СССР враг не пройдет. Kurjagina tēze saskana ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārliecību, ka Padomju Savienības sabrukums bijis lielākā 20. gadsimta kļūda. Tā kā lielvalsts varas iestādēm nepieciešams sabiedrības atbalsts karadarbībai, Laika būtībai pēkšņi plašu uzmanību pievērsuši lielākie Krievijas televīzijas kanāli. Tie atspoguļoja arī godaviesis Tatjana Ždanokas stāstu par cīņu ar nacistiem Eiropā. Ždanoka palapojās, kā ar foto izstādi par 16. martu rietumu sabiedrībai pierādījusi, ka Baltijas valstīs valda fašisms, kas visiem iespējamiem līdzekļiem jāapkaro. Сказали мне так, нельзя показывать. Почему нельзя? А потому, что если это правда, а выставка называлась «Опасность и реабилитация нацизма в странах Балтии». Так вот, если правда то, что вы там показываете, то правительство ваших стран надо привлекать к уголовной ответственности. Ždanoka bija arī viena no oficiālās Maskavas izredzētajām, kas tika uz Krimu referendumu laikā. Viņi tur ieradās kā neatkarīgi starptautiski novērotāji. Arī pārējie Eiropas novērotāji galvenokārt bija Eiroparlamenta deputāti. Tatjana Arkadievna Ždanok z Latvii, Johann Ewald Stadler, deputat Europejskiego Parlamentu od Austrii, Fabrizio Berto, deputat Europejskiego Parlamentu od Itālijas. Kā uzzināja nekā personīga, Latvijas drošības iestādes uzskata, ka par starptautiskiem novērotājiem Krimā Krievija bija izraudzījusies savus uzticamākos ietekmes aģentus Eiropā, kuriem vajadzīga palīdzība, lai iekļūtu nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Ždanoka Krievijas mēdījiem sniedz vienu interviju pēc otras, atkārtojot, ka Krimā ir noticis demokrātisks un likumīgs referendums. Мы не заметили никаких нарушений избирательной процедуры. Uz Krimu jūs braucat par savu naudu, ja jums apmaksāja šo braucienu? Mums Eiropas parlamentā esot izdalīta naudiņa uz gadu braucieniem pēc ielūgumiem. Tā kā es pati nopirku visus biļetes, viesnīcu apmaksāju un ceru, ka man Eiropas parlaments to atmaksās. Jūs tikat dēvēti par Krievijas ietekmes aģentu Latvijā. Vai jūs varat piekrist šādām apgalvojumam? Es jau rakstīju vienreiz, ka uzskatīt par to, ka es cīnos par labām attiecībām ar Krieviju, Krievijas labām attiecībām, Eiropas Savienības kopumā ar Krieviju, tad var mani nosaukt par aģentu. Ja? Bet tādu ir ļoti daudz.
Ždanoka ir iemācījusies katrai auditorijai stāstīt piemērotas frāzes. Latvijā stāsta, ka atbalsta labas attiecības ar kaimiņu valstīm, Eiroparlamentā iestājās par demokrātiju, bet Krievijā piekrīt vietējiem kūdītājiem uz karu ar Eiropu. А еще врагу хочется, причем в еще большей степени, лишить Европу русских энергоресурсов и этим сокрушить ее окончательно. При том, что идиотка Европа, пребывающая в состоянии клинического умственного расстройства, поддакивает врагу, лижет сапоги своего убийцы. Saskaņas centra politiķi par Ždanokas piedalīšanos PSRS atjaunotāju pasākumos un Krimas referendumu novērošanā vairījās izteikties. Mēs par tādu Tatjanu Ždanoku gribējām jautāt. Cilvēks... Es nepazīstu to cilvēku. Nu, tagad... Tatjana Ždanoka, kā jūs nepazīstat? Jūs kopā viņas strādājat, manuprāt, parlamentā kādu laiku, ne? Es nedomāju, ka būtu ētiski no manas puses vērtēt. Mums ļoti sarežģīta situācija komunicēt ar to politisku organizāciju. Mums ir domstarpībās ļoti daudz kritikas. Jūs paši zināt, ka visvairāk sistē no viņa flanga tas mēs, bet es šodien neatļaušos viņu kritizēt tā atklāti un tā tālāk, tāpēc, ka, es viņu ļoti sen pazīstu, un lai nebūtu kaut kādu pēc tam pārmetumu, ka es uzvedos neko. Es ļoti uzskatu, ka, šajā konkrēti gan es par to politisku personu es nevaru izteikt. Saskaņai nav piedāvāts piedalīties šādos PSRS atjaunošanas pasākumos? Pirmā dzirdēšana. Man personīgi arī tā ir pirmā dzirdēšana, un es dzirdēju, ka partija kāds būtu nācis tādu piedāvājumu. Es esmu Saskaņas valdes loceklis, un tādu piedāvājumu ne tikai nepiedāvāt, ne skatīt.